Labrīt! Šodien mēs atrodamies Skola 2024 pasākumā. Te apkārt ir visādas mašīnas, te arī policijas mašīnas, ugunsdzēsēju mašīnas, visādas mašīnas, visādas skolas, daudz darbi. Skatīsimies, apmeklēsim, uzstāsimies, aiziet. Jā, bet tie visi medikamenti, kas mums vajadzīgs ikdiena, mēs vairs tā nevaram. Mēs nezinām, kas augšā mums sagaida, ja? Kāds ir pacients un kas sagaida. Te pilnīgi ir viss ekipējums, ja? Lai mēs varētu sniegt ātri un kvalitatīvu to palīdzību. Ja? Okay. Viss, kas mums ir nepieciešams. Mēs atnākam pie viņu un konfrontamies policiju pastāvus. Kas noticies? Kas noticies? Jā, ja cilvēks neatbild, respektīvi pēc pārbaudām, vai viņš vēl pārbaudījām, ka arī Jā, ļoti labi. Nu jā, principā vajadzētu arī tas ir pēc palīdzību. Tātad šobrīd mēs atrodamies pie Accentūras instrumenta, kur mēs uztaisīsim fiksais 50 ar džekiem. Mums vēl 6 jāuztais, un tad viss ķipa 50. Ir kaut 50. Šodien mēs esam šeit ar Edgaru Portbulu. Pastāst, kas ir Portbuls? Portbuls ir elektronisks ražotājs. Mēs piedāvājam pulksteni, kas domāts vājredzīgiem cilvēkiem, un cilvēki var atrast traucējumiem. Tātad, jā, Edgars ir mans kolēģis Teiktraka programmā Junior Achievement, tā kā paldies jums. Jā, paldies. Tad rekur fiksais. Es varu pastāstīt, tad mēs esam Expo kapelnīcā. Šobrīd mēs dabūjām šķiet uzturvērtību. Jā, tātad rekur madara bija kartupeļi, kaut kāda gaļa, kaut kāda salātiņa. Mums studentu atlaidi iedeva, Tāpēc mēs dzīvojam bez saldā. Tāpēc mēs dzīvojam bez saldā, jā. Tas ļoti bēdīgi. Jā, tā kaut kā.
mēs esam ieradušies datorījuma penthousā ar skatu uz Ķīpsalu un Rīgu. Personīgi šis ir diezgan crazy, to be honest. Kroči, mums penthousā korķis izsita, tāpēc mums tā kā nav gaisa. Bet tas, kas mums ir sporta zāle vesela šeit. Tā kā vajag tā kā šo workout tevi. Ok, ir gaišma, kroči. Amazon. Hello? Grūti teikt.